Kroči gribēju uzfilmēt video, kā ir ar elektroauto aizbraukt līdz Tallinai, jo konkrēti video YouTube'ā nevarēju atrast. To es mēģināšu uztaisīt, veikt ar savu elektroauto, ar kuru es esmu braucis uz Pērnavu un vēl uz kaut kur, bet uz Tallinai es aizbraucis. Man vienkārši sanāk tā, ka man ir jālādējas kaut kur pa ceļam. Pamēģināsim, cik tas sarežģīti ir salīdzinot ar kaut kādu benzīnu mašīnu, kas tur stāv. 279 km, un tā kā 20 km ir mīnusā. Ar temperatūra ir mīnus 1,5 un vidējo patēriņu rāda 20,8 km. Ieliekam. Mums jāizbrauc līdz ostai, līdz kuģim. 3 stundas 50 minūtes, man tad jābūt 10:30 uz kuģi. Apsīsimies, kā mums tas izdosies, vai sanāks vai nesanāks aizbraukt ar vienu uzlādi. Kā es bišķiņ paredzējis laiku, lai palādētos kaut kur pa ceļam. Esam tikuši līdz Ainažiem, bet vēl joprojām rāda mīnus 25 km. Tā kā noteikti nāksies kaut kur palādēt automašīnu. Es apstājos pa divām vai pa vienu. Ja es to darīšu, es nezinu, apsīsimies, kas mums te jāsaspiež kaut kas. Sāku neekonomiski braukt, un tāpēc arī tur tā sanāca. Es nezinu, cik viņš mums tur lādēs, ko viņš mums rāda. Mums ir 7% mašīnā, un viņi nekad neesmu lādējis kaut kur citur. Tagad pirmo reizi dzīvē lādēju kaut kur citur, un skatīsimies, ko viņš mums te salādēs. Būs interesanti. Ja mājās lādēju no 11 kW. Apskatīsimies, ko viņš mums ir salādējis, un gan jau būs ok. Paspējām iedzert kafiju, ko tur neredz. Kad es rādu 3-7 minūtes, tik daudz nebija. Tā, mums rāda 210 km, un mēs varam 60 paliek, ko braukt vēl līdz ostai. Tā, mēs esam atbraukuši Tallinas ostā. Atlikums mums patreiz ir šitāds ten. Kur te bija tā, un ko viņš mums rāda? Viņš 20 kW tāpatās palika, laikam 20 kW ir tas nobraukums, ko viņš spēja no sevi dabūt. Nedabīju, lai ekonomiskāk nekādīgi pie mīnus 2 grādi. Tā, nu braucam ārā no Tallinas ostas. Kaut kur pa ceļam jāuzlādējas, lai tiktu mājās. Izdomājam kaut kur pie Pērnavas, to mēģināsim izdarīt, apsīsimies, kā mums ies. Palikuši 2%. Mēs esam braukuši uz Pērnavu.
Skaties kāds kuprai fīču. Kā nomazgā. Kamēr. Nifiga neredz. Pērnā bišķi uzlādēsim, jo līdz mājām vēl ir palikuši, cik jums ir? 160 km. Kroči jāieslēdz. Jāielādē vēl 160 km. 160 km, tas rupi rēķinot kaut kādi 60% man jādabū ir iekšā tajā mašīnā. Apsīsimies, cik mums te sanāks. Baigā jauda nav 109. It kā ir 100, cik viņš ir 120 kW-īgais, bet ne, viņš tikai lēž iekšā 79. Tā, nu ir pagājis kaut kāds brītiņš. Mums ir salādēts cik? 105%. Es domāju, ka ar to arī pietiks. Pusstundas laikā 105%, 48 kW. Apturēt uzlādi. Jep. Yes, sanāk. Kopējās izmaksas. Cik tev nolaid naudu? Es domāju, ka jā. Šitā un šitā. 22 eiro par 41 kW. Kurš? Mums ir 217 km. Mums līdz mājai 160. Tā kā mums ir paliek. Kaut kas paliek, ne? Jā, nu atbraucot mājās palikuši 20 km. Nepatīk man braukt lēnām, tāpēc ar atļauto būtu vairāk. Nevar nobraukt ar atļauto. Nē, tā nevar teikt. Un atbraucot mājās palikuši 20 km. Bišķiņ virs atļautā. Braucu, jo nevarēju tā teikt, to 90 noturēt. Braucienu dati. Kopš starta, kopš uzlādes. 105 km vidējais ātrums, jā. Tā, nu atbraucot mājās, es salādēju 44 kW, kas pēc izteiksmes mums ir 44 20 centi. Tas būs kaut kādi apmēram 8,80. Tad vienā uzlādes stacijā bija 22 eiro. Otrā arī kaut 22 eiro 44 būs 8. 52 eiro man sanāca 600 km nobraukt. Bet tagad, kur jau rančs, jau uzaudzis, tagad atkal plus siltāks palicis, ir jau pilnu baču var nobraukt gandrīz 290 km. Un paliks siltāks. Tagad tāpat tās +2 kaut kādi grādi paliks siltāks, un tad varēs, jo noteikti patēriņš patreiz augšā, jo ziema vasarā ir kaut 380 ziemā, nu jā, nokrīt tas patēriņš tai elektroautomašīnai, tā teikt, pa 3. daļu vai 4. daļu, kaut kā tā. Paldies, ka skatījāties!